Svētības atgriežas pie tevis. Tas nav priekš visiem. Tas ir tiem, kas uzplaukst finansiāli savas dzīves sezonā, un tad vairs neplaukst. Un tu jautā, Dievs, kas notiek, kas notika, ko es izdarīju? Iedrošinu tevi, ka svētības atgriežas pie tevis. Dievs man lika padomāt par Nebukadnecaru. Viņš bija pozīcijā, Dievs viņu darīja pazemīgu un nolika atpakaļ pozīcijā. Dažreiz Dievs dara iekšēju darbu tevī, un vienīgais veids, kā viņš to dara, paņemot prom lietas, un tad var nolikt atpakaļ tās. Kādam tieši tagad svētības atgriežas pie tevis? Raža nāk. Bībele saka, svētības no Dieva padara bagātu, un viņš nepievieno skumjas tam. Finanses nāk, atgriežas, atjaunotas. Tiem, kam šis vārds, lai tas nokrīt pār tevi, tajā momentā, kad to izrunāju, tieši tagad. Lai Dieva uguns ienāk un atjauno svēto finanses, kuras tika pazaudētas. Vai tā bija mūsu vaina vai velna vaina? Dievs vienkārši atnes to, kas ir mūsu, Jēzus Kristus vārdā. Ļauno bagātību manto taisnie. Dievs atver debesu vārtus, durvis, logus un izlai svētības, ka knapi vieta to saņemt, lai pārņem pārpilnība, svētības nāk atpakaļ.